pozitīvi. Bet arī to bagāto domāšanu, jo šeit nav zemie griezti, šeit ir
augsti griezti, šeit ir tāda atmosfēra, kas ļauj cilvēkiem dziedāt, radīt skaistas garīgas vērtības, kas ir ārkārtīgi būtiskas, nemazāk būtiskas kā materiālās vērtības. Nu jā, 1868. gadā neviens cits kā Krievijas impērijas ierēģi ar savu parakstu teica, būs būt Rīgas latviešu biedrībai. Un pēc tam secīgi radās šis nams. Tātad tā ir vēsture. Bet, ka šodien jūs esat pie manā stikla izstādē, es jums arī pateikšu dažus nemazāk grēcīgi foršus faktus par stiklu. Ja jūs zinat, ir tāds Murano Venēcijas stikls. Jā. Bet līdz 13. gadsimtam visā pasaulē Venēcijas stikls skaitījās visbriesmīgākais, jo viņš bija tiešām pēc savas kvalitātes, pēc savu vizuālā izskatu, viņš bija ārkārtīgi briesmīgs. Un tad tika izmantot fenikieši un krustneši, un vislabākais stikls tajā brīdī ar amata noslēpumiem tika glabāts tālajās austrumos. Un ko darīja toreiz varenā Venēcijas republika, ka viņi paņēma, vienkārši iekaroja to zemi un stiklā, toreiz viņi bija amatnieku meistari, šo zemi atsūtīja uz Eiropu, atveda uz Eiropu. Un sekas bija tādas, protams, būtībā 50 līdz 100 gadu laikā Eiropā dzima unikāli kristāliski skaists, caurspīdīgs stikls, taču tas maksāja ļoti daudziem dzīvību, jo kurš izpauda šo te stiklā ražošanas receptūru, tas un viņa visa ģimene, protams, šis meistars un visa ģimene tika nežēlīgi sodīti, ja? Tātad līdz pat fiziskās dzīves eksistences izbēgšanai. Nu, un šādos drastiskos apstākļos Venēcijā drastiski apstākļi vainīgi. Tā ir pēdējā lapa, Henrija lapa, kas uzvarēja Bukarestē, Lost un Found. Tas ir ļoti smags gravējums. Uz šādi gravējumi patiesībā, šis ir vispār kvintesence, kas nāk no Čehijas. Neviens Latvijā negravē uz šādiem aparātiem, kas ir vācu mesteru aparāti, vēl arī citi, jo šeit ir visdažādākie šie gravējumi plāksnīšas un stabiņi un viss pārējais. Un tā lapā viņi tapa 2 nedēļas apmēram vidēji, šitas 3 nedēļas apmēram pulēšana, lai noslēgtu vēlēs. Arī bija kaut kur tādas 5 dienas. Jā, tad es gribēju pastāstīt par to stiklu līdz galam. Nu, viņi dzīvoja Venēcijā, bet Venēcija attīstījās. Un ko tie Venēcijas bagātie izdomāja? Viņi izdomāja, ka blakus ir sala Murano, kurā ļoti labi var ekstrakēt no Venēcijas pašas laukā meistarus uz salas. Un tur, lai viņi ražot, un Venēcija būs bagāta. To tas arī notika. Būtībā tas bija cietums. Šī sala bija cietums. Un šodien tas, ko mēs redzam, šis greznais, šis fantastiskās receptūras stikls, ja, kas ir Murano slavenais stikls, tas nav nekāds itāļu receptūras, bet būtībā austrumu receptūras stikls. Nu, un tad tātad par stiklu, ko vēl grib palielīties, kāpēc stikls ir baigi pašais. Viņš riktīgi pentēlēja zinātnes tehniskajām progresām. Tad, kad izgudroja lēcu, tad radās mikroskopi, tad radās teleskopi, visdažādākās trubas, ja? Un, piemēram, korejieši tāda tauta. Viņiem 89% cilvēki nesā brilles. Viņiem ir ļoti slikta redzēt. Un viss šīs lietas zinātne sāk attīstīties tieši pateicoties stiklam, kas ļāva gan skatīties kosmosā, gan skatīties mikroorganismus, antibiotikas, šīs glābjošās vielas
var atnākt un salikt šo spēli, var tā teikt, pa savām. Es saku tā, ka līnija ir visbūtiskākā, visspēcīgākā izteiksmes forma mākslā. Jo viņi var būt apaļa, viņi var būt lieta, viņi var būt taisa, viņi var būt kardiogrammas veidā, mēs varam salikt viņu pilnīgi visādi. Un tie formas meklējumi, kā jūs arī redzat, jā, viņi ir dažādās tehnikās. Ir būstais stikls, ir mozaīka un tas pats gliemežvārds, tas ir cilvēka dzīve no maza embrija, viņš attīstās un tālāk aiziet kosmosā. Arī šeit viņš ir gravētā veidā. Tās tehnikas var būt ļoti, ļoti dažādas. Un, protams, stikla gravēšana ir tas, kas man vislabāk patīk. Un 5 gadus atpakaļ es arī izveidoju Rīgā pirmo stikla gravēšanas studiju, pulciņu. Tātad praktiskās estētikas skolā. Un tieši tā, ka mums ir diezgan labi panākumi kopumā visam tam. Un tā līnija, kā es jau teicu, viņa nosaka ļoti daudz, jo kā mēs viņu liksim, tieši tā viņa arī būs. Tad tas spēle, pamēģiniet, ja? Uztaisiet viņus kādreiz kreņķī vietu, paņemiet uzlieciet savu līnijas veidu. Tā ir kaut kāda suģestējoša maģija, kura strādā un mums vienkārši sāks iet pilnīgi savādāk. Tas ir citus cilvēkus, citas vietas, citus pasākumus, un sāksiet apmeklēt, bet tā tas ir. Tikko tu maini vienu elementu sistēmā, tā mainās ļoti daudz kas cits. Tas ir to stiklu. Tur tie uz palodzes darbiņi, tas ir tie visi Čehijā, šeit ir Bukarestē un Čehijā. Tāpēc šī darba šeit ir Mākslas akadēmijā, Kalsērtī, šis ir mans pašportrets, sieviete vējā. Bet pēdējais darbiņš ir tas, kas ir stikla mozaīka, tas ir Madonna ar bērnu. Un tas ir tāds simbolisks, nevis tāpēc, ka tā ir vienkārši sieviete ar bērnu, bet tāpēc, ka ik viens cilvēks kaut ko rada. Vai tas ir mākslas darbs? Vai tas ir bērns, kas piedzimst, vai tā ir māja, kur viņš uzbūvē, vai tas ir projekts, kur viņš sāk veidot un realizēt. Tas ir tas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgs un tūs. Un ja mēs redzam, kā šī Madonna turso to savu bērnu, viņa vienkārši suģestrē ar savu skatienu bērnu, un bērns skatās viņai acīs, un šeit var redzēt to, ka pilnīgi visa tā mīlestība un gaisma, ko izstaro šī sieviete, nepastarpināti aiziet enerģētiski tieši tam bērnam. Un ja mēs ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē cilvēki viens pret otru attiektos kā jebkuru darbu, vai tā ir grāmata, vai tā ir dziesma, vai tas ir mākslas darbs, vai tas ir bērns, vai tas ir kaut kāds, ko mēs esam radījuši. Ja mēs attiektos šādā veidā kā par bērnu, ja mēs to saudzētu, ja mums būtu vēlme to mīlēt un atbalstīt un lolot un aizsargāt, es domāju, cilvēki dzīvos daudz labāk. Diemžēl cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, un ikdienā mēs aizmirstam šīs lietas, diemžēl. Bet ir cerība, ka Madonna man šeit ir, un viņa ir pašā, neteiksim, centrā viņa spēka vieta, kas ir katram individuāli, un tā var būt tikai iekšēja, jo īsto spēku mēs varam smelties tikai paši caur saviem resursiem. Tā, un es to saku garu runu, ja jums būs kādi jautājumi, jūs varēsiet pieņemt pajautāt, tad es kopā ar Aināru Ašaku, viņš akadēmiskā kora dalībnieku, solistu, mēs esam sagatavojuši jums nelielu dāvanu. Tas ir mans standarts izstādēs. Tā ir mana mīļotā dzejnieka Imanta Ziedoņa dzeja. Un dažs labs, kurš jau pirmo reizi nāk uz manām izstādēm, ko dzirdēs varbūt ne pirmo, bet vairākas reizes jau, bet ir cilvēki, kas to nav dzirdējuši. Un tāpēc, lai skan Imants Ziedonis. Neesiet tik pārmērīgi lieli, ļaujiet vismaz man būt mazam, ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Redziet, es guļu šūpuli, un
Ja jūs vairs to nevarat, jūs esat kaut ko pazaudējuši. Spirāli. Atzīšana. Man liekas, mēs to nesaprotam, to spirāli. Spirāli nav tā, kas ir gultas makracība pedera. Nē. Spirāli iet caur jums. Sakiet, vai jūs jūtat, kā spirāli iet caur jums? Vai jūs varat laiku pa laikam apgūties šūpulī, spēlēties ar saviem kāju īkšķiem un bāzt kāju mutē? Ja jūs to nevarat, tad caur jums iet taisni. Un taisni ir stīva. Un tad tas neko nepalīdz. Ja jūs gultas pederi sauc par spirāli, tāpēc ļaujiet man būt mazam. Es spēlējos ar saviem pirkstiem, es apgūstu sevi, tam, kas nāks brīvā dzējā pantā, ne pontāni, spontāni, pontāni, spontāni. Tas viss man vēl nākotnē, bet ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Es jums galvoju, ka tas ir sabiedriski ļoti nozīmīgi. Noglāstīja savus sadauzīgos plecus un aizgāja dziedāt. Dziediet pārpildītos trolēbusos, un ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksājiet. Dziediet
skumjā, mēs garlaicīgus jūs dzerat. Jūs varat pusstopu izdzert, vai jūs varat pusstopu izdziedāt? Dziediet pie kā. Ko jūs klusējat? Dziediet. Viņš nedzied. Ne viņam. Dziediet ne viņam aizejot, bet jums paliekot. Ne par skumjām papām, bet par to labu valodnēm. Sev dzīvi. Jums dziesma ir vajadzīga. Kad jūs naktī pamostaties lakstīgās dziedat, bet dzied arī naktī ir dziesma. Vai jūs dziedat tikai no rītiem tās saulainās, bet dusmu dziesmas? Uzbrukuma dziesmas. Jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas? Vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai no rītiem? Vai uzvarētu, ka nedziedat nemaz? Viens ej un pats pie sevis smaidi, viens savu rūpju batu ar. Cik daudzi cilvēki tā dzīvo. Un izrādās, tā arī var.
un Pēters man ir prieks, ka šodien jūs nesajaucāt. Ko sakam? Paldies, jā. Mums ir ostas ar Robertu. Jā. Vārds teikt, rudens dāvanas. Vai dzīve mums būtu kā paradīze? Jā. Protams, krīšanas rauna mutēs nevarētu neapkārt. Lielas paldies, ka jūs tā. Paldies. Alvērts, pirmā karavā pārām, jo mēs gribam turpināt, strādāt, Jā, paldies. Tā, bija pareizi vārds. Bet dzimtais vārds? Ivans ir no Ukrainas un paskatās, cik viņš forši ir iemācījies runāt latviešu valodā 2 gadu laikā, jā? Es vienkārši esmu pārsteigta, ka daži lapšai dzīvo Latvijā, mēs ir 20 gadus, Ivans, man liekas, tas ir foršāk, tomēr kaut kā Ivanu. Man prieks par jūsu latviešu valodu un prieks par mūsu sadarbību. Paldies, jā, paldies. Nu, meitene laikam jau ģimta. Paldies, paldies tev redzēt tā Paldies. Man arī tas prieks, ka Īga kļūst ar kādu reizi daudzpusīgāk un arvien vairāk atklājas stiklu pasaules būtībā. Un, protams, liels paldies Īgai par Latvijas stikla mākslas bērnu izstāžu organizēšanu. Mēs vienam kopā sadarbojamies to pirmās izstādes. Un arī šogad viss notiks. Un, protams, Īgai stikla griežas, kas ir stiklnieka burvju lieta. Un iesīt Latvijas. Paldies, paldies. Stikla māksliniece Ilze Rimicāne, 5 gadus mēs kopā organizējam tiešām šo Latvijas jaunatnes stikla mākslas. Šogad mums ir 5 gadi. 5. decembrī Krišāņu Barona muzejā aicinu visus jūsu noslēguma pasākumus, ka mums vēlēšanās nāk. Un skatieties, un šogad Ilze mums ir 2 ļoti nozīmīgi jauns. Pirmais tiks izvēlēts labākais pedagogs, kuram balva ir brauciens uz Eiropas parlamentu, un 3 labākie jaunieši arī brauks uz Eiropas parlamentu. Tur jau Bet tā motivācija bērniem ir ļoti, ļoti kārtīga. Ja mēs strādājam pie tā, lai būtu labas, nevis materiāls, bet attīstošas dāvanas. Tā kā, ja jums rodas kādas idejas, droši tās man izsakiet, es viņus pievienošu klāt, un mēs varēsim šo te konkursu ar vienu katru gadu ar vien vairāk sagātināt. Tā kā paldies, mīļie viesi, es aicinu Aināru Cielaviņu, un pārējie visi mēs varam saskambināt kādu vīna glāzi. Nu, Ingi, novēlam tev iegūt uz to braucienu, lai viņa brauc. Nu, kāpēc viņa nebrauc? Daņbēniņiem. Gan saulē skaisti
parasti vietīgi atklājusi, jau dzīvē nosaigās, jo vēlais vienais bija, īkrīt uz spīdzē, kā cilne pret īstību. Par visu mūžu altundītīs, vēl vienmēr atcināsimies. Gan rāzes pāris neaizsniegtās, gan mākli kalna atbalstīs. Viss apkārt zemes vīri, kā zilīs iecantīgi, tik neparasti viegli atvilinājusi. Jau dzīvē uzsveigās, jo vēlais vienaizvien, īkrīt uz pārgai, kā cieliņa pret īskrien. Viss apkārt zemes vīri, kā zilīs iecantīgi, tik neparasti viegli atvilinājusi. Visko jau dzīvē nostaigās, jo vēlais vienaizvien, īkrīt uz pārgai, kā cieliņa pret īskrien. Jau dzīvē nostaigās, bet vēlais vienaizvien, īkrīt uz Latviju, kā cieliņa pret īskrien. Sapazīstināja mani ar šo biedrības namu, un mēs uzsākām sadarbību. Cienījamā jubilāra Mīļā Ita, Rīgas Latvijas biedrība pēc sveic šajā skaistajā dzīves jubilejā no sirds novēlu strādāt, lai veicas, lai izdodas, šķēršļi būs vienādi, bet arī ir spēks, uzņēmība, uzpārvērt, un lai tā tu vienmēr. Un tev šis apsveikuma raksts, kurā tev palīdz mūsu biedrības moto. Stāv stipri, strādās droši. Mūtis Gailīts un visa plašvārīgas Latvijas biedrības saime, kura, kā tu zini, ir ļoti plaša, ar daudz domām, dažādām domām, bet ar pozitīvu noskaņu, un lai tu ilgi būtu visu Latvijas biedrības biedri un spodrināt arī visu Latvijas biedrības spodru. Paldies tev! Paldies! Ļoti jauki! Piedodies pēc 50 plus, jā, kas būtībā tāds diezgan liela uzrīkstēšana.
man visu dzīvi ir veicies, ka es esmu tikus vienmēr pašā spicē pie pašiem, tādiem vadītājiem, kuri ir, teiksim, ir bijuši, kuriem es varēju mācīties momentā, jo talantīgāks ir cilvēks, jo vienkāršāks tu iemācies tā kā švamme momentā, tu iesūdz viņā. Anatolijas Gorbunovs, vai ministru kabinetā Latvijas ceļa cilvēki. Es saku, man tie 7 vai 8 gadi, man tur 1 gads pilnīgi pietika, lai es sasūktos visu to domāšanas veidu, attieksmi un sapratni par to, un tad, teiksim tā, kas ir dzīve, bet paldies jums, paldies, Rīgas apties biedrības, kas sagrāt, un interdēļi ļoti sveici jo tavs raksts ar mērķiem, es esmu, iedomājies, man meitenes īsiet vienkārši projektu sevi. Paldies, jāpēc īdāri jums. Tā, mums ir kas turpināt. Dziesmas laikam gan nav nevis, bet daudz gāja arī dzējas. Patiesībā atkārt daudz
nevienīgs, kāpēc jau tā nevar zināt kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka var mazīt ņemts, un varbūt var mazīt arī sāpēs. Izēju no vārām plus, zvaigznes spīd un dūmiņus, un var skaidri redzēt vairas kaudu. Tas nekas, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Tas nekas, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Un pērtīgi piesties, un arī nevienīgs, visur kaut kāds troksnis, klusums pārēc. Tas nekas, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Un pērtīgi piesties, un arī nevienīgs, kāpēc jau tā nevar zināt kāpēc. Tas nekas, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas kā rādu. Un tad vienmēr nākos izskat par Lāciju. Tas tika, tāpēc jau nevar zināt kāpēc. Un aicinām arī uzdencot. Vairs liesmas ilgas, kumulācijas stājas vairā bīdīt. Tad es tieku piņkai mīļi bīdīt, vīnam drošu, bīdījuši patrastu, kurtājās. Aija, 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 tad vienpusīgi mēs vēl vietas šīra un pustāda, par galva prācenās mātvilta āda. Tad vienpusīgi mēs vēl vietas glabājies invitēs, un mums vienmēr būs, kas tā vajag invitēt. Aija, 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 viens glabājies invitēs, un mums vienmēr būs, kas par vajag invitēt.
Auga, rūžēja, sakamā dotā. Un tie, kas arī padarās ar droši, padarās. Lai skan dziesmā Latgalei, rūžēja. Ascoltiamo, vai da Dio, ascoltiamo,
Operandi,
skan laufen. Und wenn vieles lief, und wo die Wege geht, darf ich auch dann immer sie nach Kapitz. Das liegt da an Muscheln. Die Nummers, ich lebe das Kanal. Muy bien, ¿qué tal?
vakara, šīm spīdām. Es nāku aiziet galvā un sakas vislogā. Jau atkal visā ielainā tās griežu lūdu. Zem bērnām saravīganām lai šurams kādu lūdu. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Bet sauli sajiedīs lokiem, kāds sirdīs lūdu, un atkal kādam šūpulim, kāds meklē vēzelīsti. Tad, kad sākas labas lielumībās lustu, visbeidzot sirdi brīnā, tik baltu bērns atklūstu. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Man pāri trīs, man bērns līd, kā raiva grūdēt slāpā. Tas atnāk ļaudis pavadīt, no slūļa līdz katam. Un tāpēc bērnās tīkajā, tik daudzi dzīvu nēdu, un lai savu ciklu pauguru, līdz sakmē iemīlētu. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, viss nāku aiziet tālumā, un sākas vislugā. Sākas vislugā.
mīlestība. Tā tu atnāci mani sargāt, projām aizgāji tālāk bija. Ir tu atkal atpakaļnāci, redzēs jūtu laimam snēgu, un tu vēsies meklēsāsi, kur tev vakar vēl vaļā vēl, bet tā mājamies stundas lielu, dvēseli nosākā dieviens. Nosvērtums no ūdeņu vidu, pīkļa žēlta un mīlestība, bet tā mājamies stundas lielu, dvēseli nosākā dieviens. Nosvērtums no ūdeņu vidu, pīkļa žēlta un mīlestība.
Jautājums ir, kā tas būs un kur. Par spītām, kad nelabvēlīgs upes. Uz katru savā pasaules malā tur. Vai satīsies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jāmainīts nosaukums.
cik svešu parapulku, man karā aizstojos, cik lodās kalnāšēts un skaļi komandēts, cik uniformu maiņu līdz šim nav pieredzēts, Ar mani draudziņa nebēdā, mani cēla arocīt. Man pamatā ir laukakmens un tēvu zemes slinks. Ziemā tas dievs pirkuļo karturī un levus lietīvīs. Rīšlaiknes, kas viņš galvas mīls, tās manīs sasniedīs. Ar mani draudzi nebērā, ar mani nebērā. Lapas zeltainās